Vai tev ir laiks patiesībai? Sveiciens visiem! Gribētu paziņot jums labo ziņu, kas notikusi pirms 2025 gadiem. Labā ziņa ir tā, ka Jēzus Kristus ir miris par mūsu grēkiem un augšām cēlies. Un ka Bībelē ir aprakstīts viss par to, kā tikt glābtam, kas ir dzīves jēga, kas ir noticis, kāpēc pasaule ir atkritusi un uz kurieni pasaule dodās. Bet pats galvenais no tā visa ir evaņģēlijs, jeb gospels, labā ziņa tulkojumā. Un tāpēc es gribu sākt ar labo ziņu. Labā ziņa ir aprakstīta 1. korintiešiem 15. nodaļā 1-4. Es lasīšu no Karaļa Jēkaba Bībeles, te ir sagatavots iztulkots raksturvietas, pateicoties citiem darboņiem, kas darbojas Dieva lietās. Tātad 1. korintiešiem 15. nodaļa 1-4. Bez tam, brāļi, es paziņoju jums to gospeli, labo ziņu, kuru es esmu sludinājis jums, kuru arī jūs esat uzņēmuši un kurā jūs arī stāvat, pateicoties, kurai arī jūs esat glābti kopš jūs paturat atmiņā to, ko es esmu sludinājis jums, izņemot, ja vien jūs esat ticējusi tukši, veltīgi. Jo es piegādāju jums pirms visa to gospeli, kur es pats arī esmu saņēmis, kā tad Kristus Mēsija nomira par mūsu grēkiem, tad viņš izlēja par mūsu grēkiem savas dārgās asinis, attiecīgi pēc tiem rakstiem, un ka viņš bija apglabāts, un ka viņš celās no jauna augšā, tajā 3. dienā, attiecīgi pēc tiem rakstiem. Lūk, kur ir glābjošas evaņģēlijs, ko lielākā daļa, ko cilvēki, kas sevi sauc par kristiešiem, nemaz Bībelē nespēja izklāstīt vai atrast, kur viņš stāv, kurā vietā meklēt šodienas žēlastības laika glābjošo labo ziņu, kura patiesi glāb cilvēku no mūžīgās pazušanas. Tātad mēs sapratām, kas mūs glābi, šī labā ziņa gospels. Tātad, lai mēs varētu saprast kaut ko vairāk, kāpēc Jēzum Kristum bija jāmies pie krusta, tad mums ir jāsaprot, ka Dievs ir pats devis šo komandu, kā lietas notiksies. Ja mēs visi caur Ādamu esam atkrituši, tātad caur Jēzus Kristu mums ir iespēja atjaunot attiecības ar Dievu, jo Jēzus Kristus ir saukts par otro Ādamu. Jo kā pirmajā Ādamā visi mirst, mums ir vajadzīgs otrais Ādams, Jēzus Kristus, lai caur viņu tiktu darīts dzīvs. Un Ebrejiem 9. nodaļā 22. pantā ir rakstīts, ka visas lietas no tā mūsu likuma tika tīrītas, šķīstītas ar asinīm, un bez asiņu izliešanas nav nekāda grēku atņemšana, piedošana, noņemšana. Tātad Jēzum Kristum bija jāizliek savas asins par mūsu grēkiem, jo nav piedošanas bez asins izliešanas. Un Bībelē teica, ka asins simbolizē dvēseli. Attiecīgi, pēc šī visa notikuma, ko Jēzus Kristus ir izdarījis pie krusta, tika pārtraukta dzīvnieku upurēšana par cilvēku grēkiem. Tiesa, jūdi piest Jēzus Kristu krustā, templī priekškars, pārplīsa, kas atdalīja svētāko vietu no svētākās vietas. Viss tika piepildīts. Jēzus izdarīja savu darbu, tagad visi caur ticību var lausties mūžīgajā dzīvībā, debesu valstībā. Jo Jēzus Kristus izlēja savas asins, tiesa šodien jūdi un Izraēlas tauta vēl to nepieņem. Attiecīgi tāpēc arī viņa valsts tika izklīdināta, templis tika nojaukts 60. gadā, un tagad 1948. gadā, 14. maijā, Izraēlas valsts tika atjaunota, tā kā valsts, kā nācija. Un 14. maijā šogad Izraēlas valstī palika 77 gadi. Bībelē ir teikts, ka tā paudze nezudīs, līdz Kristus nāks otro reizi, un mēs atrodamies šajā karstajā, ko sauc par pēdējiem laikiem zonā, par pašiem pēdējiem laikiem, līdz Kristus otrajai atnākšanai, kad Dievs šo pasauli taisnīgi tiesās caur vienu vīru, ko viņš ir sūtījis, un tas vīrs ir Jēzus Kristus.
Attiecīgi mums ir laiks saprast, ka evaņģēlijs ir tas, ka Kristus mira par mūsu grēkiem pēc rakstiem, augšām celās pēc rakstiem un ka viņš nāks atkal. Bet kas šodien notiek? Šodien notiek tas, ka cilvēki nezin, kā cilvēks tiek glābts, kristieši. Daudzi nezin, kā cilvēks var tikt glābts. Viņi sauc sevi par kristieti, bet viņi pilda dažādus reliģiskus rituālus, iet pie mācītājiem nožēlot grēkus, maksā 10. tiesas, katru nedēļu viņi domā, ka viņi pazaudējuši savu glābšanu un tā tālāk un joprojām. Un no kā ir jāuzmanās? Ir jāuzmanās no posta. Un Mateja evaņģēlijā ir aprakstīts 23. nodaļā 15. pantā. Post uz jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs aktieri, jūs apcirkulējat jūru, sauzemi, lai pataisītu vienu par tādu, kurš pieņem jūdu reliģiju, un tad viņš ir taisīts par tādu divu tik lielāku tā Ēles bērnu nekā jūs paši. Lūk, reku var redzēt, kā cilvēks var nākt pie kādas ticības, pie reliģijas un kļūt par divu tik tā Ēles bērnu. Attiecībā pret visu, ko Bībele saka, viņš izveido nevis tādu mācību, kā Bībele to saka, bet tādu, kāda viņam ir patīkama. Tā teikt, mācība pēc tā kā ausis sniedz. Un viņš izcēs savus darbus, nevis Jēzus Kristus paveikto darbu pie krusta. Un no tā ir jāuzmanās, ka kādi sagroza lietas, ka kādi var sagrozīt lietas. Jo 2. Timotejam 2.15 ir rakstīts King James Bībelē, lai mēs studējam Dieva vārdu, lai parādītu sevi pašu, apstiprinātu Dievam kā tādu darboni, kuram nav nepieciešams kaunēties pareizi sadalot to patiesības vārdu. Tad Bībele sauc sevi par patiesības vārdu, un viņš ir pareizi jādala. Un vislielākais triks, kā kādu pievilt, ir mudžinot rakstus. Tā kā pa ķešu rakāties rakstos kaut ko, kas interesē, kas neinteresē. Tas man patīk, tas man nepatīk. Rakstiem savus iedalījumus kā pareizi jādala. Mēs dzīvojam laikā, ko sauc par žēlastības laiku, kad mums ir dots apostols Pāvils, kurš ir pagānu apostols, un mums jāklausa viņa vēstules, kurās viņš apraksta visu, kā tik glābtam un kā ir jādzīvo Dievam patīkam, kā būtu Dievam vēlam dzīvi jādzīvo. Un mums jāsaprot, ka mēs esam grēcinieki bez Dieva, un mums ir vajadzīgs grēku piedevējs, un tas ir Jēzus Kristus. Mums ir jāatnotic evaņģēlijam, kuru mēs tikko nolasījām, 1. Korintiešiem 15. nodaļā 1-4. Par to, ka Kristus mira par mūsu grēkiem un augšām celās pēc rakstiem, izlēja savas asins par mūsu grēkiem. Un mums jāmaina prāts no vecās dzīves, mums jāsaprot, ka mums ir vajadzīgs glābējs. Un lai mēs mainītu prātu, mēs varam atrast Romiešiem 12.2, kur ir rakstīts, un neesiet pielāgoti šai pasaulē, bet esiet jūs pārveidot, pateicoties tā jūsu prāta atjaunošanai, lai jūs varētu pierādīt, kas ir tas krietnais un pieņemamais un pilnīgais Dieva nodoms. Tad mums jāatjauno prāts pēc Dieva nodoma, pēc Dieva vārda, nevis pēc pašu izdomātām pasakām. Bībele pati runā par lietām, kā tās ir jādara. Tad, ja cilvēks nevēlās pieņemt šo glābjošo vēsti bez maksas, bezmaksas dāvanu, mūžīgo dzīvību un grib iet pazušanā, tad tā ir viņa paša problēma un tā ir viņa izvēle, jo Dievs ciena mūsu brīvo izvēli. Ja tava izvēle būtu ar viņu, jauki, ja bez viņa, tad pats vainīgs. Tava izvēle noteiks, kur tu atradīsies. Tātad 2. Korintiešiem 4.3 ir rakstīts, bet ja mūsu gospels ir apslēpts, tas ir apslēpts priekš viņiem, kuri ir nomaldījušies, pazuduši. Tātad cilvēki, kuri ir nomaldījušies un pazuduši, viņi nenāk pie patiesības, viņiem mīļāk ir tumsa, viņiem nenāk patiesības. Jo tālāk ir rakstīts, iekš kuriem tās šīs pasaules dievs ir darījis aklus, neredzīgus tos viņu prātus, kuri netic. Ka tik tai lieliskā Kristus evaņģēlija, jeb labā ziņas gospeļa gaismē, kurš arī tas Dieva attēls veidos, nevarētu spīdēt pār viņiem. Tad šis pasaules dievs darbojas caur miesas lietām, caur naudu, caur zemišķām lietām.
Bet mēs zinām, ka miesa ir kā zāles zieds, kas novīst, tās zieds uzplaukst un nokrīt, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Tas ir rakstīts Bībelē, Pētera vēstulē. Tātad mums jāsaprot, ka šī dzīve ir ar jēgu. Mēs piedzimstam, pēc tam mēs dzīvojam un mēs nomirstam. Un kas tālāk? Jo šī dzīve ir īsa, un katram jāsāk par šo visu domāt. Te bija neliels izklāsts no Bībeles par pamatiem, kā tik glābtam, ieskats arī par to, kā var pievilkt cilvēkus ar reliģiju, ar rituāliem, un arī par to, kam ir apslēpts šis evaņģēlijs, glābšanas vēsts, jo šīs pasaules Dievs ir apstulbojis viņu sirdis. To saka Bībele.